Vēstule ebrejiem, 7. nodaļa. Jo šis Melhisedeks bija Salemas ķēniņš, visaugstākā dieva priesteris, kas Abrahamam, kad tas pārnāca no ķēniņu kaušanas, gāja pretī un viņu svētīja. Tam Abrahams arī deva 10. daļu no visa. Tas pirmā kārtā top tulkots taisnības ķēniņš, bet tad arī dzan Salemas ķēniņš, tas ir miera ķēniņš. Bez tēva, bez mātes, bez radu raksta, kam nav nec dienu iesākuma, nec dzīvības gala, bet Dieva dēlam līdzināts, viņš paliek priesteris mūžam. Bet lūkojiet, cik liels šis ir, ka pats ciltstēvs Abrahams viņam 10. daļu no laupījuma devis. Un Levija bērniem, kas svēto amatu dabū, ir gan viens likums 10. daļu ņemt no ļaudīm pēc bauslības, tas ir no saviem brāļiem, jebšu tie cēlušies no Abrahāma gurniem, bet viņš, kas nebija cēlies no viņu cilts, 10. daļu ir ņēmis no Abrahāma un svētījis to, kam apsolījums bija. Bet bez nekādas pretī runāšanas mazākais top svētīts no lielākā. Un šeit mirstīgi cilvēki dabū 10. daļu, bet tur tas, par ko liecība top dota, ka tas dzīvo. Un tā sakot, arī Levijs, kas 10. daļu ņem, 10. daļu ir devis caur Abrahāmu, jo viņš vēl bija tēva gurnos, kad Melhizedeks šim gāja pretī. Ja tad pilnību dabū caur priesteļa amatu no Levija cilts, jo līdz ar to ļaudis bauslību ir dabūjuši, kam tad vēl vajadzēja citam priesterim celties pēc Melhizedeka kārtas un netikt sauktam pēc Ārona kārtas? Jo, kad priesteļu amats tiek pārcelts, tad arī dzan bauslībai jātiek pārceltai. Jo tas, par ko tas ir sacīts, piederēja pie citas cilts, no kuras neviens nebija kalpojis pie altāra. Jo ir zināms, ka mūsu kungs cēlies no Jūdas cilts, un uz šo cilti Mozus neko nav runājis par priesteļu amatu. Un tas vēl jo skaidri ir zināms, ja pēc Melhisedeka līdzības cits priesteris ceļas, kas tāds tapis ne pēc miesīga likuma bauslības, bet pēc neiznīcīgas dzīvības spēka. Jo viņš apliecina, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Jo iepriekšējā baušļa atcelšana notiek tāpēc, ka tas nespēcīgs un nederīgs, jo bauslība neko nav darījusi pilnīgu, bet gan labākas cerības ievešana, caur ko mēs tuvu nākam pie Dieva. Un kad tas nav noticis bez zvēresta, jo viņi bez zvēresta kļuvuši par priesteriem, bet šis ar zvērestu, caur to, kas uz viņu saka, tas kungs ir zvērējis, un tas tam nebūs žēl, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhizedeka kārtas. Tad Jēzus par vienas daudz labākas derības galvotāju ir kļuvis, un viņi gan daudzi ir tapuši par priesteriem, tāpēc, ka nāve tiem neļāva palikt, bet šim, tādēļ, ka viņš mūžīgi paliek, ir neiznīcīgs priesteļa amats. Tādēļ viņš arī pilnīgi var izglābt tos, kas caur viņu pie Dieva nāk, vienmēr dzīvodams, ka viņš tos aizstāvētu. Jo tāds augstais priesteris mums arī pienācās, kas ir svēts, nenoziedzīgs, neapgānīts, atšķirts no grēciniekiem un augstāks pār debesīm, kam nevajag, tā kā augstiem priesteriem, ikdienas upuļus nest vispirms par saviem pašu grēkiem un pēcāk par ļaužu grēkiem, jo to viņš ir darījis vienreiz, kad viņš pats sevi upurēja. Jo bauslība ieceļ par augstiem priesteriem cilvēkus, kam ir vājība, bet zvēresta vārds, kas nāca pēc bauslības, tas to dēlu ieceļ, mūžīgi pilnīgu. Lasījums no 2. Mūzes grāmatas 3. un 4. nodaļas. Un Mūzes ganīja Jetrus sava sievas tēva Midijānas priesteļa avis, un dzina avis aiz tuksneša, un nāca pie Dieva kalna Horebā. Un tā kunga Jahves eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ērkšķu krūma, un viņš skatījās, un redzi, ērkšķu krūms deg ar uguni,
bet ērkšķu krūms nesadega. Tad Mūzes sacīja: Es jau noiešu un apraudzīšu šo lielo parādību, kādēļ ērkšķu krūms nesadeg. Un tas kungs Jahve redzēja, ka tas gāja lūkot, un Dievs sauca uz to no ērkšķu krūma un sacīja: Mūzu, Mūzu! Un tas sacīja: Redzi, šeit es esmu. Un viņš sacīja: Nenāc klāt, novelc savas kurpes no kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un viņš sacīja: Es esmu tava tēva Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Un Mūzes aizklāja savu vaigu, jo tas bijās Dievu uzlūkot. Un tas kungs Jahve sacīja: Es tiešām esmu redzējis savu ļaužu bēdas, kas ir Ēģiptes zemē, un esmu dzirdējis viņu brēkšanu par saviem dzinējiem, jo viņu sāpes es esmu ņēmis vērā. Tādēļ es esmu nolaidies tos izpestīt no eģiptiešu rokas un tos izvest no šās zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek, uz kanāniešu, hetiešu, amoriešu, fereziešu, hīviešu un jebusiešu vietu. Un nu redzi, Izraēla bērnu brēkšana ir nākusi manā priekšā, un es arī esmu redzējis spaidīšanu, ar ko eģiptieši tos spaida. Tad nu ej, es tevi sūtīšu pie faraona, un izved manus ļaudis, Izraēla bērnus, no Ēģiptes zemes. Tad Mūzes sacīja uz Dievu: Kas es esmu, ka man būs iet pie faraona un izvest Izraēla bērnus no Ēģiptes? Un viņš sacīja: Es būšu ar tevi, un šī būs tev zīme, ka es tevi esmu sūtījis. Kad tu ļaudis no Ēģiptes zemes būsi izvedis, tad jūs Dievam kalposit uz šī kalna. Un Mūzes sacīja uz Dievu: Redzi, kad es nākšu pie Izraēla bērniem un uz tiem sacīšu: Jūsu tēvu Dievs mani pie jums ir sūtījis, un tie uz mani saka, kāds ir viņa vārds, ko man tiem būs sacīt? Tad Dievs sacīja uz Mūzu: Es esmu, kas es esmu. Un viņš sacīja: Tā tev būs sacīt Izraēla bērniem: Es esmu, tas mani pie jums ir sūtījis. Un Dievs vēl sacīja Mūzum: Tā tev būs sacīt Izraēla bērniem: Tas kungs Jahve, jūsu tēvu Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs, mani pie jums ir sūtījis. Šis ir mans vārds mūžīgi, un šī ir mana piemiņa uz bērnu bērniem. Ej un sapulcini Izraēla vecajus un saki tiem: Tas kungs Jahve, jūsu tēvu Dievs, man ir parādījies, Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs, un sacījis: Es esmu nācis jūs raudzīt un to, kas jums darīts Ēģiptes zemē. Un es esmu sacījis: Es jūs izvedīšu no eģiptiešu spaidīšanas uz kanāniešu, hetiešu, amoriešu, fereziešu, hiviešu un jebusiešu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek. Un kad tie klausīs tavai balsī, tad tev ar Izraēla vecajiem būs iet pie Ēģiptes ķēniņa un uz to sacīt: Tas kungs Jahve, ebreju dievs, mūs ir sastapis, un nu, lai ejam 3 dienu gājumu tuksnesī upurēt tam kungam Jahvem, mūsu dievam. Bet es zinu, ka Ēģiptes ķēniņš jums neļaus iet, pat ne caur stipru roku. Tad es izstiepšu savu roku un sitīšu Ēģiptes zemi ar visiem saviem brīnumiem, ko es viņas vidū darīšu, tad viņš jūs atlaidīs. Un es ļaudīm došu žēlastību eģiptiešu priekšā, un kad jūs iziesit, tad jūs neiziesit tukšā. Bet ik vienai sievai no savas kaimiņienes un no tās, kas dzīvo viņas namā, būs prasīt zelta un sudraba traukus un drēbes, tos jums būs likt uz saviem dēliem un savām meitām un eģiptiešiem atņemt. Tad Mūzes atbildēja un sacīja: Bet redzi, viņi man neticēs, nedz klausīs manai balsī, jo tie sacīs: Tas kungs Jahve tev nav parādījies. Un tas kungs Jahve uz to sacīja: Kas tev tavā rokā? Un tas sacīja: Zīzlis. Tad viņš sacīja: Met to zemē. Un tas to meta zemē, tad tas kļuva par čūsku, un Mūzes bēga no viņas. Tad tas kungs Jahve sacīja uz Mūzu: Izstiep savu roku un satver to pie astes.
un tas izstiepa savu roku un to satvēra, tad tā atkal kļuva par zīzli viņa rokā. Tāpēc viņi ticēs, ka tev tas kungs Jahve ir parādījies, viņu tēvu dievs, Abrahāma dievs, Īzaka dievs un Jēkaba dievs. Un tas kungs Jahve vēl tam sacīja: bāz jau savu roku azotē, un tas iebāza savu roku azotē un to izvilka, un redzi, tā roka bija spitālīga kā sniegs. Un viņš sacīja: bāz atkal savu roku azotē, un tas iebāza savu roku azotē un to izvilka no azotes, un redzi, tā bija atkal kā viņa cita miesa. Un ja viņi tev neticēs un neklausīs pie pirmās zīmes, tad viņi tev ticēs pie otras zīmes. Un ja viņi arī neticēs šīm divām zīmēm un neklausīs tavai balsī, tad ņem ūdeni no upes un izlej to uz sausuma, tad ūdens, ko tu no upes pasmelsi, kļūs par asinīm uz sausuma. Tad Mūzes sacīja uz to kungu Jahvi: ak, kungs, es neesmu runātājs, nec vakar, nec aizvakar, nec no tā laika, kad tu uz savu kalpu esi runājis, jo man ir grūta valoda un grūta mēle. Tad tas kungs Jahve uz to sacīja: kas cilvēkam mute devis, jeb kas dara mēmu vai kurlu, vai redzīgu vai aklu, vai ne esi Jahve? Un nu ej, es būšu ar tavu muti un tev mācīšu, kas tev jārunā. Tad viņš sacīja: ak, kungs, sūti jau kādu sūtīdams. Tad tā kunga Jahves dusmība iedegās pret Mūzu, un viņš sacīja: vai Ārons Levīts nav tavs brālis? Es zinu, ka tas skaidri runā, un redzi, tas izies tev pretī un priecāsies savā sirdī tevi redzēdams. Tad tev būs runāt uz viņu un tos vārdus likt viņa mutē, un es būšu ar tavu muti un ar viņa muti, un es jūs mācīšu, kas jums jādara. Un viņš tavā vietā runās ar ļaudīm, viņam būs tev būt par muti, un tev būs viņam būt par dievu. Un ņem šo zīzli savā rokā, ar to tev būs zīmes darīt. Tad Mūzes nogāja un atgriezās pie savas sievas tēva Jetrus, un uz to sacīja: laid mani iet atpakaļ pie saviem brāļiem, kas Ēģiptes zemē, un raudzīt, vai tie vēl dzīvi. Tad Jetrus sacīja uz Mūzu: ej ar mieru. Tas kungs Jahve vēl sacīja uz Mūzu Midiānā: ej atpakaļ uz Ēģiptes zemi, jo visi vīri ir miruši, kas tavu dzīvību meklēja. Tad Mūzes ņēma savu sievu un savus dēlus, un tiem lika jāt uz ēzeļiem, un griezās atpakaļ uz Ēģiptes zemi, un Mūzes ņēma dieva zīzli savā rokā. Un tas kungs Jahve sacīja uz Mūzu: kad tu nu ej atpakaļ uz Ēģiptes zemi, tad pielūko, ka tu dari visus brīnumus, ko es tev esmu devis faraona priekšā. Tomēr es viņa sirdi apcietināšu, ka viņš ļaudis neatlaidīs. Tad tev būs sacīt uz faraonu: tā saka tas kungs Jahve: Israels ir mans dēls, mans pirmdzimtais, un es tev esmu sacījis: atlaidi manu dēlu, ka tas man kalpo, bet tu esi liedzies viņu atlaist. Redzi, es nokaušu tavu dēlu, tavu pirmdzimto. Un kad viņš pa ceļam bija naktsmītnē, tad tas kungs Jahve viņam nāca pretī un meklēja viņu nokaut. Un Cipora ņēma asu akmeni un apgraizīja sava dēla priekšādu un aizskāra viņa kājas un sacīja: tu man esi asins līgavainis. Tad viņš no tā atstājās, bet tā sacīja: asins līgavainis apgraizīšanas dēļ. Tad tas kungs Jahve sacīja uz Āronu: ej Mūzum pretī uz tuksnesi, un viņš gāja un to sastapa pie tā dieva kalna, un viņš to skūpstīja. Un Mūzes teica Āronam visus vārdus, ar ko tas kungs Jahve viņu bija sūtījis, un par visām zīmēm, ko tas viņam bija pavēlējis. Tad Mūzes un Ārons gāja un sapulcēja visus Izraēla bērnu vecais, un Ārons runāja visus vārdus, ko tas kungs Jahve bija sacījis uz Mūzu, un viņš darīja zīmes ļaužu priekšā, un ļaudis ticēja, un tie dzirdēja, ka tas kungs Jahve piemeklējis Izraēla bērnus, un ka tas redzējis viņu spaidīšanu, un tie klanījās un pielūdza Dievu. Četrdesmit pirmais psalms par laba darīšanu un viltību.
Dāvida dziesma dziedātāju vadonim. Svētīgs tas, kas nabagu apgādā, to tas kungs Jahve izglābs ļaunā dienā. Tas kungs Jahve to pasargās un uzturēs dzīvu, un viņš tiks svētīts virs zemes, un viņu nenodos viņa ienaidnieku prātam. Tas kungs Jahve to atspirdzinās uz slimības gultas, tu nomainīsi visu viņa gultu viņa neveselībā. Es sacīju, ak, kungs Jahve, esi man žēlīgs, dziedini manu dvēseli, jo es pret tevi esmu grēkojis. Mani ienaidnieki runā ļaunu pret mani, kad viņš nomirs un viņa vārds ies bojā. Un kad tie nāk mani apraudzīt, tad tie viltu runā, ar savu sirdi tie sameklē niekus, iziet ārā un aprunā. Visi, kas mani ienīst, musina kopā pret mani un domā ļaunu pret mani. Blēņu darbu tie apņēmušies savā prātā. Kad tas guļ, tad viņš vairs necelsies. Un pat mans draugs, kam es uzticējos, kas manu maizi ēda, mani min ar kājām. Bet tu, ak, kungs Jahve, esi man žēlīgs un uzcel mani, tad es tiem to atmaksāšu. Turklāt es zinu, ka tev labs prāts pie manis, ka mans ienaidnieks par mani negavilēs. Bet tu mani uzturi manā nenoziedzībā un mani iecel savā priekšā mūžīgi. Slavēts, lai ir tas kungs Jahve, Israēla Dievs, mūžīgi mūžam. Āmen, āmen.